stāstīšu par mazākumu balsojumu, kas ir pieņemts jau tā, pirms gada, maijā, bet stājās spēkā novembrī. Tā, nu jā, tad principā sākšu to, par ko tad vispār tie jautājumi var tikt pieņemti. Tātad atkārtotā sapulce, atkārtotā aptauja, pilnīgi visi jautājumi, kur ir 50% plus 1. Ja, tie pamatā ir tie jautājumi, ko var izlemt tikai dzīvokļu īpašnieku kopība, tātad 75% vai vienbalsība. Attiecīgi tie jautājumi nevar tikt izlemti. Iepriekš bija diskusija par to, kādi jautājumi vispār varētu tikt pakļauti šim mazākumu balsojumam. Līdz pat trešajam lasījumam bija diskusijas par pārvaldnieku maiņu, bet šeit arī pārvaldnieku maiņa, par cik tie 50% plus 1, tad arī iet zem šī mazākuma balsojumam. Tīri praktiski, droši vien jūs labāk zināsiet, kādus jautājumus, tad būtu ieteicams varbūt virzīt šajā atkārtotajā sapulcē, atkārtotajā aptaujā, jo, protams, formāli viņš ir saistošs, šis mazākuma balsojums, tas neapšaubām, un attiecīgi rodās ir kaut kādas saistības uzņemtas pamatoties uz šādu balsojumu vai uzkrājumu veidošanu, tad tas tā neapšaubām ir, bet pirmā lieta, ko es gribu teikt, citām personām no malas, tas jau līdzīgi kā šobrīd, piemēram, kreditori, viņi var prasīt lielāku balsu skaitu nekā formāli likumā noteiktais. Arī iepriekš tika prasīts atsevišķām mājām 2/3, 3/4, un tas bija priekšnoteikums, lai saņemtu aizdevumu. Un līdzīgi arī citi darījuma partneri var būt ar savu risku politiku un prasīt lielāku balsu skaitu. Un, protams, ka mazākuma balsojums nebūs tas ekstrēmais piemērs, ko bieži vien min, kad ir 1/6 daļa, un tā arī pieņems lēmums. Mazākuma balsojums, jūs jau droši vien labāk zinat par tiem gadījumiem, ka bieži vien pietrūkst 1 balss, 2 balss, 40%. Es teiktu, tas būs tas tipiskākais mazākuma balsojuma gadījums. Un mazākuma balsojums droši vien ieteiktu pavisam droši piemērot tādiem mazāk svarīgiem jautājumiem, kur tas risks ir mazāks, varbūt kāda tehniskā dokumentācija jāizstrādā. Bet tas faktiski ir pirmais solis, lai dzīvokļu īpašnieki, ja varbūt ne tā aktīvi iesaistītos lēmumu pieņemšanā, tad vismaz izteikt viedokli. Tālāk par tādām procesuālām lietām faktiski te ir tādi visi nosacījumi, kuriem ir jāizpildās, lai mazākuma balsojums varētu notikt. Tātad tikai tie paši jautājumi, kas ir bijuši iepriekš, tikai tādi jautājumi, kur 50% plus 1, sākotnējā aptauja vai sākotnējā sapulce notikusi tādēļ, ka nav bijis kvorums. Jā, un tad slavenā 1/3, tātad jāpiedalās ar obligāti, tas arī tāds viens no aizsardzības mehānismiem ir, kad nevar 2, 3 vai daži dzīvokļu īpašnieki šādu lēmumu pieņemt. Jā, un tad tas ir ierobežojums mēneša laiks, lai arī tātad viens no aizsardzības mehānismiem. Par nepieciešamo balsu skaitu arī dažādas diskusijas, bet likums nav sarežģīts, ir puse no tiem, kas ir bijuši klāt vai ir atbildējuši aptaujām. Tātad vienkārši balsu vairākums. Būs noteikti dažādi jautājumi pēc tam. Jautājumu atbilžu sesijā pēdējais stāsts par mazākumu balsojumu. Šeit ir atliktais spēkā stāšanās laiks, mēnesis pēc paziņošanas, bet mans stāstījums sadalās divās daļās. Šis ir vairāk par to mazākumu balsojumu, un otrais par citiem būtiskiem grozījumiem, kas ietekmē ne tikai mazākumu balsojumu, bet ir svarīgs pie jebkura lēmuma pieņemšanas. Un tie jautājumi saistībā ar saziņu ar pārvaldnieku, jo pārvaldnieks ir tas, kas parasti izraksta rēķinus. Pārvaldnieks ir viena no personām, kas var organizēt sapulces un aptaujas. Un otrs būs saziņa ar šiem kopsapulču un aptauju organizatoriem, kas var būt arī dzīvokļu īpašnieks vai pilnvarotā persona. Tātad, jā, tad attiecīgi, kas ir būtiski? Šeit faktiski ir iespēja dzīvokļu īpašniekam vai pašam būvniecības informācijas sistēmā norādīt, vai arī iesniegt pārvaldniekam kontaktu informāciju, telefonu numuru, elektroniskā pasta adresi. Savukārt, ja mēs neizmantojam internetu,
daži vecāki cilvēki, tad var būt norādīta korespondences adrese, tā, kur es vēlos saņemt visus jautājumus un informāciju no pārvaldnieka. Līdzīgi, bet nedaudz atšķirīgs jautājums ir, tas būs vēlāk, tad sākumā ir ko tas dod un kādēļ tas ir vajadzīgs. Faktiski, ja mēs neko nenorādam, tad tiks prezumēts, ka mēs esam sasniedzami dzīvoklī, respektīvi mājas, tajā konkrētajā dzīvokļa īpašumā. Savukārt, ja mēs esam izvēlējušies elektronisko pasta adresi vai norādījuši korespondences adresi, kas ir cita, piemēram, es dzīvoju citur, bet īpašums man ir, piemēram, laukos, bet vēlos papīrā saņemt uz Rīgas adresi, tad attiecīgi būs prezumcija, ka šīs te adreses, ko mēs esam norādījuši, ir tās, uz kur ir sūtama informācija. Lūk, un atgriežoties pie stāsta, ko es iesāku par kopības lēmumu pieņemšanas procesam, izmantojumiem saziņas līdzekļiem, šeit ir līdzīgi, bet nedaudz atšķirīgi regulēts, respektīvi, ir iespēja arī e-adresē būt, un ja mēs esam izvēlējušies elektroniskos saziņas kanālus un tātad esam norādījuši, pirmkārt vai aktivizējuši e-adresi vai norādījuši e-pasta adreses, kur mēs vēlamies saņemt šo informāciju, tad secība informācijas sūtīšanai būs šāda. Pirmkārt, sūtīs uz elektronisko pastu, un ja mēs neesam norādījuši, bet mums ir e-adrese, tad sūtīs uz e-adresi. Tā tad, jā, un līdzīgi ir attiecībā par tiem, kas neizmanto saziņas kanālus, tātad tas, kas organizē sapulci vai organizē aptauju, tad sūta uz korespondences adresi, ja nav norādīta elektroniskā pasta adrese. Savukārt, ja mēs esam izvēlējušies neko nenorādīt, tad informācija tiek sūtīta gan par aptaujām, gan par sapulcēm uz dzīvokļa īpašuma adresi. Tas ir tas dzīvokļa īpašums, kas mums konkrētajā mājā pieder. Jā, tad ir vēl viena nianse un tāds jaunums. Faktiski joprojām senāta judikatūra nav mainījusies, un ja mēs esam neapmierināti ar lēmumu, tad mums prasība ir jāceļ par tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas ir balsojuši par. Līdz ar to jautājums ir aktuāls par deklarētās dzīvesvietas adreses iegūšanu. Un šobrīd to var izdarīt bez maksas būvniecības informācijas sistēmā. Tad mēs norādām, ka šī deklarētā dzīvesvietas adrese dzīvokļa īpašniekam ir vajadzīga mūsu tiesību aizsardzībai, un mēs šo adresi varam iegūt. Atverot tādu atstiņu, tur mēs redzam. Protams, mums jāapliecina, ka mums ir legāls mērķis, mēs vienkārši tāpat neskatāmies intereses pēc, un to ļoti vienkārši varēs redzēt, kurš ko ir skatījies ar pierakstiem. Tātad ir viss sistēmā, visas darbības tiek piefiksētas, un katra mūsu darbība atstāja pēdas. Tātad būs redzams, ja mēs esam aplūkojuši, piemēram, šādas adreses, bet neko tālāk nedaram. Jā, un tad ārkārtīgi būtisks, un šo es tiešām gribētu īpaši uzsvērt, ka tas ir ļoti būtiski. Tātad ir, atrunāti jautājumi, kas skar aspektus saistībā ar paziņošanu dokumentu visiem dzīvokļu īpašniekiem. Viņš tiek darīts zināms, šie lēmumi kādā veidā tiek darīti zināmi, un kad viņi stājās spēkā. Tātad pirmkārt, pieņemšanas brīdis, kad mēs parakstam, savukārt stājās spēkā vispārējā kārtība ir nākamā diena, savukārt atliktā bija mēnesis pēc paziņošanas. Un tagad pats būtiskākais, ka tā paziņošana, noklusētais variants, tā ir ievietošana būvniecības informācijas sistēmā, ja ir papīra process vai arī parakstīšana būvniecības informācijas sistēmā, ja tas ir viss process. Tas ir tas paziņošanas brīdis, respektīvi, no kura tad sākās laika atskaite. Bet ir viena nianse, protams, mēs nepretendējam to, ka tikai un turpmāk viss notiks ar bisu. Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pašiem pieņemt lēmumu par to, kādā veidā tiks paziņoti un stāsies spēkā viņu šie te pieņemtie lēmumi. Tātad, lai dzīvokļu īpašnieki var paši izvēlēties, vai viņi paši nosūtīs šos lēmumus, vai viņš tiks izlikts kāpņu telpā vai pārvaldnieku internetu vietnē. Tas ir jāizlem pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Ja dzīvokļu īpašnieki šādu lēmumu nepieņems, tad noklusētais variants ir būvniecības informācijas sistēma. Līdzīgi kā tas bija ar iespēju izvēlēties ērtāko saziņas kanālu,
Noklusētais veids ir dzīvokļa īpašums, tātad, bet, ja dzīvokļa īpašnieks vēlās citu adresi, kurā viņš būs sasniedzams, vai elektroniskā pasta adrese, vai tātad korespondences adrese, tad viņš to var jebkurā brīdī vai nu pats pievienot būvniecības informācijas sistēmai, vai šo informāciju nodot pārvaldniekam. Paldies, un es saprotu, ka mums priekšā ir jautājuma atbilžu sesija, tad arī labprāt atbildēšu jūsu jautājumiem.